tiešām tās vērtības, kas ir 3x3 vērtības, ko es pati savā ģimenē cenšos ievērot un kas man ir svarīgas, es redzu, ka viņas plašumā plešās, brauc jauni dalībnieki. Un īstenībā nav nozīmes pazīsti vai nepazīsti, bet tu jau sagaidi jebkuru šeit ar atvērtu sirdi un atvērtām rokām, jo savādāk jau 3x3 neeksistēs. Mēs taisām pončikus un žagariņus. Tie nav žagariņi. Mēs taisījām mīklu un es paņēmu kastieru sāli un es netīšām iebēru un sanāks sāļās. Klausies, kā tev liekas, ka žagari visi vienādi ir? Nu, redziet. Nekad nebūs situācija, ka mēs visu varēsim dabūt tieši Ingriči! Man nebūs jauna recepte, kad cik reizes saku, man nebūs super! Iztevās tev! Un kā? Atdod maiziņu. Man ne? Mērķis ir ievirzīt, tātad iepazīstināt ar to, kas ir deja, kustība. Manā vadībā šī ievirze ir vairāk par laikmatīgo deju. Es parādu, kāda tā var būt, un ja dalībniekiem tas iepatīkās, tad vēlāk var meklēt, kur tad turpināt šo pieredzi. Viņam ir jāiet, kā sanāk, zemāk, lai viņi varētu mani pastumt. Šobrīd mēs strādājam pie improvizācijas kaut kādos veidos. Atļaujam cilvēkam otram vai nu vadīt, vai nu dot savu svaru. Un jā, man tas vienkārši patīk. Tas, ko šodien Eva vēl mācīja, ir paļaušanās. Jāpaļaujās savs ķermeņa svars, jāliek uz kādu citu cilvēku pusi. Un tā mēs arī mācāmies paļauties viens uz otru. Šis ir kaut kas tāds, ko es vienkārši baudu uz vietas. Es jūtos uzlādējusies, tad gatava turpināt dienu. Ir makramē, mezglošana latviski runājot. Angliski ir makramē, un mēs glojam un mācāmies, un man ir brīnišķīgas meitenes. Viņas patiešām ir ļoti pacietīgas, ļoti daudz jau izrādās vai nu māk, vai ir ķēriens makramē pa īstam. Es pat nepielienu, es pat neko, viss ir tā pa īstam. Tagad mēs varētu pataisīt. Vēl var vienmēr, ko tas jau nav mans darbs, tas jau tavējais. Domā, ne? Tas ir īstenībā sports mēsls. Man ļoti uzrunāja šī nodarbība, jo tieši zem makramē tā visa tā, teiksim, lietu sargi. Es nekad to nebiju darījusi. Tā kā interesanti. Interesanti. Taisu savu ķepu. Sapņu ķērāju. Rezultāts viņai būs tāds. Bet tas būs pēc pāris dienām. Pēc pāris gadiem. Vai rītā varbūt tās vēl, to mēs redzēsim. Es novēlu ikvienam dalībniekam būt šeit un tagad patiešām. Vienkārši izbaudīt to, ka vienalga, vai jūs esat katrs savā ievirzē, vai visi kopā, izbaudīt, atslēgties, uztaisīt, izdancoties, jebko vienkārši baudīt.